Sveicināti! Parunāsim es, Edvīns Puķe, un es, Andris Petrovs. Sveiki! Sveicināti vēlreiz. Parunāsim par to, kas ir, kas varētu būt, ja būtu, un kurā brīdī mēs aizgājām ne pa to ceļu. Pat labam mēs vērojam izrādes Nauda pēdējo cēlienu, kad viņu pārvērtīs iespējams, lietosim vārdu, lai mūs nesauc pie tiesas soli, par pārtikas un drēbju taloniem, kuri būs ierobežoti gan laikā, gan ģeogrāfiski, gan pēc cilvēka sociālā reitinga. Cik mēs esam lojāli un paklausīgi. Tas dīvainā kārtā paralēli notiek gan Austrālijā, gan Krievijas federācijā. Gatavojās Eiropa. Ar ko tas draud? Kā tu domā? Daži turās pretī arī, kad mēs, teiksim, pārgājām Eirozonā, ja tomēr Polija, Zviedrija, Čehija tomēr palika pie savas valūtas. Ja. Ar ko tas draud? Tas draud, protams, es domāju, ar pilnīgu kontroli, ar šo te digitālo naudu un ar, protams, ar tādu kaut kādu verdzību. Ja, jo es arī dzirdēju jau faktus no Eiropas Savienības puses, ja, ka it kā bija kaut kāda runa, ka būs tas pieejamais daudzums, ka uz konta varēs būt 3000 eiro. Jau saka, kad varēs lietot 1000 un viss, kas ir virs 1000, jau draud ar tiesas lietām. Uz to mēs šobrīd ejam, jo šobrīd jau arī tiesāšanās notiek par ļoti daudz ko. Un īpaši, ja mēs arī ņemam vērā, kad bija vien brīdi cīņa ar vārdu brīvību. Arī tagad tas ir, jā, īpaši jūtams Facebooka kanālā kaut vai, jā, un es domāju, ka te nekā laba nav. Protams, ja mēs neturēsimies tam pretī, ja mēs nemodīsimies un nepastāvēsim uz savu viedokli, ja, jo tomēr tik arī liela valsts, kas netālu atrodas kā Polija, redz tomēr kaut ko. Jā, Polijas ģenerāla prokurors Zbigņevs Ziobro pat paziņoja, kad ir nosargāta finansiālā neatkarība. Es gan neesmu pārliecināts, vai tiešām tas tā būs, bet tas jau vieš jau kaut kādas cerības. Pie tam 15. oktobrī Polijā kopā ar Saimas vēlēšanām ir paredzēts referendums. Gan liela pozīcijas daļa, pārsvarā visa pozīcija, kas Saimā ir, turās pret tam un jau paziņojas, ka viņš būšot neleģitīms. Es gan nezinu, kādā ziņā. Un tur ir 4 jautājumi, es jums nolasīšu. Jautājums ir par valsts uzņēmumu privatizāciju, to, par ko mūsu pozīcija jau gatavojās noprivatizēt. Un, protams, priekš tam, lai pārdotu kotēt biržā, tas jau, kotēt biržā, tas nozīmē, ka kurš ārzemnieks varēs nodrukāt eiro tugrikus un nopirkt visu, ko sirds tīko. Un, protams, kad daļu varētu iznīcināt, tāpat kā mūs iznīcināja praktiski visu ražošanu, jo priekš kam vajadzīgs konkurence, kad var pārdot. Pārdot par ko? Par parādiem, protams, jo mums jau, ja mēs neko neražojam, tad mums ir atkal jāaizņemās. Un ko nozīmē aizņemties atkal? Nodokļi ir tieši pakārtoti parāda lielumam, jo mums jau to naudiņu paģērēs, vairāk nav kur. Un tātad par privatizāciju, par pensijas vecuma celšanu. Es domāju, ka arī Latvijā cilvēki vienbalsīgi nobalsot pret šādu. Trešais jautājums ir par barjeras likvidēšanu uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Pat labāk, kā zināms, ar šiem te militāriem notikumiem praktiski ir aizvērta arī mums robeža, nekas nekur nenotiek, labi slikti cilvēki to lems. Un par migrantu uzņemšanas no Āfrikas un tam līdzīgām dienvidu valstīm.
Šie 4 jautājumi būs pacelti referendumā. Kas traucē mums? Tagad nāk pašvaldību vēlēšanas, kad varētu, teiksim, to pašu Stambulas jautājumu, ko tagad bīda mūsu, kā saka, valdība. Un tas, kas notiek valdībā, tas jau pat nav smieklīgi, jo saskaitāmo mainīšana vietām, kā zināms, summu nemaina. Un tie paši, tā pati viena partija, tā kā PSRS laikā, viena partija sistēma praktiski, jo viena partija pārvalda praktiski visus varas instrumentus, gan pašvaldībā Rīgas, gan Saeimā. Ko var darīt? Tas ir tas sarežģītākais jautājums, jo, teiksim, mēs arī tā kā šie te domājošie cilvēki, kas skatās uz to lietu savādāk, nevis tā kā atspoguļo oficiālie sabiedriskie mediji un valdība. Dezinformācijas mediji. Jā, dezinformācijas mediji. Mēs arī esam tādā lielā burbulī iekšā. Un ja kāds to mums var pārliecināt vēl kādu cilvēku, atkal tas varbūt aiziet kaut kur tālāk un tālāk, un kaut kā tādā veidā, tas kuģis ir jākustina, bet jāņem vērā to milzīgo cilvēku skaitu arī ārpus Rīgas, kas nezina, kas ir internets, nelieto internetu, veci cilvēki, kas arī tieši dzīvo no tā, ko viņiem pumpē iekšā, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tas nekas labs nav, izejot no šādas te lietas, ne? Un kaut kā to visu apņemt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process, jo jāņem vērā arī lielais ierēģņu skaits, kas atbalsta šo te vienīgo politisko spēku, un atkal, protams, balsos pa viņiem, Viņu ģimenes locekļi, draugi. Un tā tālāk, viss aiziet. Tāpēc tas no vienas puses tas skats nav īpaši labs, vai ne, tā kā. Plus visa tā, ka arī tagad jau pie mums jau atklāti runā, ka vajag arvien vairāk atteikties no skaidrās naudas. Es to ļoti labi redzu arī izejot no bankomātu skaita, kur es esmu kādreiz ņēmis no naudiņa, ka tur to bankomātu vairs nav. Un arī tas viss vēl man biedē tieši, kad būs tikai pieejami tie lielveikalu produkti. Viss vienalga, vai tās būs bikses, vai krekli, vai maize, vai tomāti. Mums ir tomāti, šodien, ka viņi būs visi vienādi. Un es nevarēšu nopirkt no zemnieka to īsto tomātu, man būs jāpērk tas lielveikalu tomāts, kuram, protams, ir pilnīgi cita atšķirīga kvalitāte. Un kas varētu būt, nezinu, vai varētu būt kaut kādi barterdarījumi, nezinu, vai kā tur pieņemsim, ka zemnieks ies pie zobārsta ar kartupeļu maisu, Ir vajadzīga sava mērvienība, savs kilograms, savs centimetrs, sava naudiņa. Jo, ja tavs maks ir manā kabatā, tad es fīrēju, kā saku, tavu dzīvi. Un kur ir izēja? Izēja, kā vienmēr, ir turpat, kur bija ieeja. Kā mēs iegājām Eiropas Savienībā, jo es vienmēr teicu, ka nav sliktu un labu savienību, tādi mēdz būt slikti, mēdz būt noteikumi, uz kuriem šīs savienības tiek dibinātas. Un priekš kam ir vajadzīgas subsīdijas, slēgtā Eiropas Savienība tirgu, ja viņš ir slēgts, ir ārējā robeža ekonomiskā. Un subsīdijas ir vajadzīgas tikai priekš tam, lai viņas būtu dažādas. Jo, ja holandietis saņem neskaitāmas reizes vairāk naudiņas par to pašu, teiksim, zemes gabalu un par to pašu produktu, ko viņš ražo, loģiski, ka mēs nevaram konkurēt. Tāpēc jau ir holandiešu un citu, kā saka, rietumu valstu pirmā ātruma Eiropas. Jo mums tas pavisam oficiāli iedalīja otrajā ātrumā, lai mēs, ja pareizāk sakot, atpakaļgaitas ātrumā, jo mēs ejam atpakaļ, un to parāda brīnišķīgi šie te parādi, kas aug un aug. Un loģiski, kad tie, kas ir pat labam pie varas, tie saņem